Oh! Labrīt, labrīt, labrīt. Jā, tā tad paldies par pacietību un skatīšanos uz mani kādu laiciņu, jo man bija priekšstats, ka mēs šodien redzēsimies vaigu vaigā. Jā, paldies, ka pievienojāties šīs dienas Open Demo un redzu arī no jums klātesošajiem, ka ar lielu daļu man ir bijis tas gods kādreiz tikties un mūsu profesionālās gaidas ir mījušās. Un šodien esmu nedaudz citādākā amplitūdā, kā ierasti organizējot atvērtās demo sesijas. Šodien es pats vadīšu jums demo seciju un centīšos to darīt pēc iespējas interaktīvāk un ne tādu stagnējošu ar prezentācijām, bet patiešām jūs izvest cauri tam, kā izskatās darbinieka ceļojums šajā aplikācijā no viņa perspektīvas. Bet pirms mēs sākam, es gribētu nedaudz arī iepazīties ar jums klātienē, varbūt tuvāk, un varbūt tās izmainījušās ir kādas prioritātes. Līdz ar to es aicināšu jūs sagatavot savus vietelefonus vai atvērt pārlūkā vēl vienu mapi un padalīšos ar vienu interaktīvu prezentāciju un aicināšu jūs arī pievienoties, tā kā, lai iepazītos un uz ko man vairāk koncentrēties šīs dienas laikā, jo šis risinājums nosedz vairākus modeļus un moduļus. Nu, lūdzu, tad droši pievienojieties, skanējiet QR kodu vai ievadiet to 59174533, dodieties uz menti.com. Tur būs arī iespēja tad jums arī redzēt. Skatos, 6 jau ir pievienojušies, 7 no jums varbūt varat uzmest arī kā tieši par pirmais īkšķīts aizlidoja. Paldies! Nu, tad droši vien, ka arī vēlāk pievienosies, pāriesim pie tāda pirmā jautājuma, kur vēl ir iespējas. Lai gan šī pirmdiena skaitījās gada depresīvākā pirmdiena, jo bieži vien šīs apņemšanās lūst šajā laika posmā, bet varbūt jums ir kāda apņemšanās, ar ko jūs esat tiešām apņēmušies realizēt arī šī gada ietvaros, vai tā ir profesionālajā dzīvē vai arī privātajā, droši padalieties ar savu apņemšanos. Jā, tā tad tāda ir. Tas, kad līdzsvarot darba balanci ļoti labi. Tas ir svarīgi gan strādāt, gan arī prast atpūsties. Emoji. Jā, emoji ar plaukstam uz augšu. Nu labi, vairāk sportot. Jā. Sports ir svarīgs, palīdz mums attīstīt arī kognitīvo domāšanu, nerakt pārāk dziļi. Tas ir arī, protams, baigi svarīgi, jo, ja mēs norokam pārāk dziļi, varam atdurties pret kaut kā nepatīkama vai ierakties ūdeņos. Un rūpēties par veselību, tas, protams, ir vairāk kā saprotams, un arī ikdienā arī vairāk ar to saskaros. It sevišķi mums ir arī ģimenes un lielāka ģimenes. Labi, tad nākamais jautājums būs par to, ka mūsu beidzot Latvijā un reģionā esam sagaidījuši šo ziemu, bet es teikšu, ir ļoti augsti. Un man pašam ir forša nedēļa, divas, bet šīs augstums jau sāk nedaudz krist uz darbiem. Un jā, ir iespējams kaut kur jūs labāk atrastos, varbūt šajā ziemas dienā vai šajā brīdī, un varbūt uz kāds uz kalnu slēpojot. Trakie cilvēki -15 gados vai kādā siltā spā vai Bermudās. Es pieņemsim, labprāt pagribētu pabūt Bermudās kādu laiciņu. Ai, pie kamīnas ir teiglās. Un vēl demo neviens, nu kā tā, nu nekas. Bet šomēr jūs arī šodien, jā, šeit arī esat. Tā kā prieks, tas bija tāds āķi jautājums. Jā, paldies par atbildēm. Un tagad, es domāju, jūs arī esat sapratuši šo te konceptu, kā tad Mentī strādā. Un tad pāriesim jau pie tādām mazliet nopietnākām, nenopietnākām lietām. Un tas ir par jūsu tēriņiem un paražām, un varbūt arī par jūsu ģimenes paražām, jo man pašam telefons ir pilns ar kaut kādām 15 dažādām aplikācijām, kas nodrošina lojalitātes programmas un iespējas ietaupīt, zinu, sievai ir drogas kartes, Douglas kartes un visas pārējās. Bet vai arī jūs ikdienās ir aktuāls šīs atlaides privilēģijas, protams, lai censtos izmantot tos labākos iegūmus un izdevumus? Jā. Tāpat kā man arī lielākajai daļai, tad arī jūs izmantojat šo, un es varu arī galvot, ka pilnīgi arī jūsu kolēģi un darbinieki cenšas to izdarīt un ietaupīt. Un tāpēc arī šeit būs arī viens akcents mūsu šīs dienas, teiksim, demo video un prezentācijā arī no Mela puses par šo tēmu runājot, bet jā, zinu, dažus no jums lielākoties kādu jūs industriju pārstāvat, bet varbūt kaut kas ir mainījies pēdējo mēnešu laikā.
Un es arī varbūt varētu vairāk man sniegt to priekšētu, kā koncentrēt šo te šīs dienas vēstījumu un sarunu. Un, un skatīties, jo MELP rindās ir vairāk kā 130, nu jau 140 klienti, un tie ir gan valsts uzņēmumi, gan bankas, gan pašvaldības, gan mazumtirgotāji, gan ražotāji, gan mazākas komandas, gan lielākas komandas. Un katrā, protams, no jūsu industrijām ir savi izaicinājumi, vai nu tā ir komunikācijas, vai tas ir onboardings, vai mainības samazināšana. Vai vienkārši tātad šī tā efektīvāka labuma pārvaldība, kas ir raksturīgāka lielākām organizācijām. Un runājot par izmēriem un to apjomu, tad jā, cik darbinieki ir jūsu organizācijā? Vai jūs esat mazāka komanda līdz 150, vai tomēr jau Latvijas izmēriem ok, sastāvs līdz 150? Vai jūs jau arī esat pārstāvat uzņēmumu, kas strādā ne tikai Latvijā, bet, pieņemsim, arī varbūt kādā no citiem kontinentiem ar saistītām struktūra vienībām uzņēmumiem, kur atkal ir nedaudz citādi izaicinājumi lielākās organizācijās? Mhm. Un tad, man sanāk līdz 50, un līdz 500, ok, tad apmēram izpildu to skopu, paldies. Un tad jautājums ir, vai jūsu organizācijās darbojas vienā vai vairākās valstīs, un mēs runājam par personāla iesaisti šiem te ļoti dažreiz arī svarīgajiem nodokļu optimizācijas jautājumiem, kas ir saistīti ar personālu. Tad ir valstis, kurā šie te nosacījumi mainās, un arī iespējas, protams, un kultūras un paražas ir citādākas. Tā kā Baltijā mēs it kā esam tās trīs māsas, brāļu valstis, bet arī jūtams kultūrāls izmaiņas ir, protams, es domāju, jūs arī esat novērojuši ar saviem kolēģiem visās Baltijas valstīs un reģionos, un kur jau var vairāk arī Eiropā, kur ir, nu, jā, ļoti daudz un dažādu valstu. Okay, tad mums ir ļoti globāls un reģionāla auditorija šodien. Un tad vēl jautājums ir, vai jūsu uzņēmumā jau tiek izmantots kāds HR rīks platforma, vai nu tas ir ATS, vai tas ir kāds LMS, vai talantvadības sistēmā, kas, nezinu, Cornerstones, vai Vismas Hop risinājums Horizon, vai HRB portāls no A grupas, vai Bamboo HR, nu, jebkurā gadījumā kāds risinājums. Uzreiz pieminēšu, ka SharePoint vai intranets vai G-Drive īsti neskaitīsies kā digitāls rīks. Jā, bet tikai algām un dokumentācijai, tad ir vairākiem lielākajai daļai arī šī core HR funkcionalitāte nodrošināta. Tātad arī personālam ir jau kāda pieredze ar iespējām pašiem veidot, pieslēgties un būt digitāliem. Viens jautājums, ko es neiekļauju, bet droši vien, kad arī uzjautāšu, vai arī jūs paši sapratīsiet, ir par šo tehnoloģisko pratību jūsu organizācijās, par e-pastiem un telefoniem, bet nu, mūsdienās jau telefona numuri, es teiktu, ir, ja ne pat 199%. Protams, ir arī uzņēmumi, kuros droši vien, nevis droši vien, bet reāli ir arī keisi, kur 20% no personāla nav ar iespējām piekļūt vai nu pie viedtelefoniem vai arī pie datoriem. Bet, jebkurā gadījumā, tas telefons, mobilais telefons ir tas, kas var jūs nosakt. Jā, un par darbinieku labumiem un par šo te apzināšanos, un arī es esmu dzirdējis, es domāju, jūs arī labi noprotat, un arī pēdējās tikšanās ir bijis tā, ka darbinieki īsti neizprot to, ko jūs kā organizācija piedāvājat. Liekas, ka ir tikai veselības apdrošināšana, tur Bolt skūters, apmaksāts kafija un banāni, bet realitātē tie ir ļoti daudz un dažādi, un arī redzu, ka ir divi koplīgumi uzņēmumos, kas arī tātad definē šos iespējas un koplīgumu arī variantā, ir svarīgi, ka jūs nodrošinat visam personālam piekļuvi. Tas, vai viņi, protams, to izmanto, ir uz viņu pašu pleciem, arī, protams, uz citiem darbiniekiem. Nu, lūk, un kā šobrīd jūs galvenokārt sasniedzat šos savus darbiniekus? Un par sasniegšanu es domāju iekšējo komunikāciju, kur nereti loģistikas ražošanas un retail nozavēs ir šausmīgi daudz dažādu kanālu, un vadītājiem ir ļoti liels svars, varbūt globālos uzņēmumos tas jau ir iepriekš izveidots vai definēts intranets, vai tas ir vienkārši WhatsApp. Messengers un jebkuri citi kanāli, jo bieži vien ir galvenais tiešām sasniegt tos darbiniekus un lai tā informācija nonāk līdz viņiem. Redzu, ka e-pasta, protams, tas ir neizbēgami. Bez tiem, sevišķi tādā varbūt baltu apaklīšu vidē, neizbukt.
Bet, nu, redzams, jā, ka lielākā daļa no jums ir interneta, bet arī šī te vienota centralizētā kanāla nav kādam cilvēkam. Varbūt šodien noderēs jums redzētais. Nu, lūk, un vai jūsu organizācijai skaidri definētas vērtības? Jo līdz šim esmu ticies, ja mēs runājam par organizācijas kultūru, mēģinām tikšanām ar 57 vai 6 uzņēmumiem. Un ikvienam no viņiem bija definētas vērtības. Tā ka ikvienam, pat mazākiem uzņēmumiem, līdz 20 darbiniekiem, arī tika definētas savas vērtības, kā tās tika ieviestas, dzīvotas praksē. Tas jau ir cits jautājums. Tas jau ir atkarīgs arī no jūsu kultūras uzņēmumā. Un es zinu, ka vairākiem uzņēmumiem šīs gads ir tāds apņemšanās gads arī šīs vērtības iedzīvināt. Tāpēc arī Melpi ir šeit, lai jums to palīdzētu. Un to mēs arī redzēsim, kā mēs to varam realizēt arī ikdienā. Jā, kā šobrīd jūsu uzņēmumā notiek šī darbinieku atzinība? Un ar atzinību es domāju tāda patiešām pateikšanās, atzinības kultūra. Vai nu tas ir vadītājs, kurš nedēļas čatā sapulcē pasaka paldies, Žani vai Līga par tavu iesaisti, vai tas ir jums ir jau kāds atstrādāts, tā teikt, mehānisms, kuru gada ceturksnī vai gada beigās jūs balsojat par labākiem kolēģiem. Vai arī tā jau ir iekšēja platforma, struktūrēta programma, un ar šo es arī domāju, jau kāds izsakojams digitāls rīks, vai tas ir kāds no korečā risinājumiem, kas piedāvā šo atzinības izveidi, vai arī tādu risinājumu kā pēro arī. Nu, lūk. Nu jā, vienam no jums arī galīgi nenotiek, bet nav worries tā teikt, jo ir pie kā strādāt, un to pavisam ļoti ērti un pieejami var arī realizēt ikdienā par spēļošanās palīdzību arī. Jā, vai jūs apbalvojat savus darbiniekus šajos nozīmīgos dzīves gadījumos, vai ar sasniegumiem un arī izpildītajos mērķos, vai tas ir arī varbūt apmācībās, kaut vai kad ir apmaksātas augstskolas un teiksim, bonusi par to, ka ir diplomi iegūt, nu, tad var būt daudz un dažādi faktori, un, protams, arī tie, kas ir koplīgumos aprakstītie. Un darbiniekiem, jā, tātad jūs dāvinat dažādas dāvanu kartes, jā, tā arī ir pierasta praksa. Un tas gan ir tāds nedaudz jau jautājums šīm galvas sāpēm, kas sagādā šīs dāvanas. Bet jā, ja mēs runājam vairāk, nu jau par tādā nedaudz plašākā spektrā par jūsu ikdienas izaicinājumiem, kā HR vai komandas vadītājiem, kas jums visvairāk sagādā galvas sāpes šodien? Tātad vadītāja iesaiste, redzu, ir aktuāla, jo vadītāji ir mūsu uzņēmuma, es teiktu, mugurkauls. Jā, un ar viņiem tad arī mums ir ļoti liela iespēja iesaistīt arī pārējo personālu, iekšējā komunikācija, darbinieku iesaist overall, atzinību motivācija, labumu budžeta pārvaldība. Vai arī tātad šīs apjomīgais darba apjoms, bet tā kā jums vairākiem jau ir šie HR, core HR risinājumi, tad arī loģiski, ka šīs varbūt nav tās aktuālākās lietas. Nu, lūk, par iesaisti, tad šodien arī mums būs lieliska iespēja redzēt, kā tas norisinās šajā MELP risinājumā un arī iekšējā komunikācija. Jā, un ja jums būtu kāda burvju nūjiņa, kāpēc šis jautājums man ienāca prātā, tāpēc, ka es dēliņam tagad beidzot varu lasīt Harry Potter, viņš ir apzinātā vecumā katru vakaru, un man liekas, es vairāk izbaudu šo procesu kā viņš, bet jā, ja jums būtu kāda burvju nūjiņa, ko jūs šodien varētu, tā kā jums būtu budžets, iespēja, un ko jūs gribētu atrisināt, tā kā uz liktu jau tā, lai nākamnedēļ ir viss forši komunikācija, ok? Nu, droši vien arī šī iesaiste, kas iepriekšējā slaidā mērķēta ziņas grupām, jā, tad arī šī iesaiste, lai uzlabotu dažiem no jums arī šos vadītājus. Ok, es domāju, ka vadītāja iesaiste, jā, dosim jums vēl 30 sekundes, varbūt, kas vēlas padalīties arī ar kādu sāpju vai vēlmi, lai arī citi redzētu, kad ir kādi izaicinājumi. Jo es teikšu godīgi, arī ar šajos 8 gados strādājot Smart HR un ikdienā pavadot daudz laika sarunās ar dažādu līmeņu vadības cilvēkiem, tad šie izaicinājumi lielākoties ir ļoti līdzīgi uzņēmumiem reģionā Latvijā, ja mēs runājam par iesaisti un komunikāciju. Tāpēc, bet ir arī, protams, labas ziņas, jo ir daudz un dažādi iespēja, kā šo uzlabot, ne tikai iekšēji, bet arī ārēji. Nu, lūk, un ko jūs sagaidāt no šīs dienas demo? Arī tāds ļoti
atvērts īs laiks, varbūt jādošu tur 40 sekundes laika, lai mums ir iespējas ierakstīt, lai pārāk neizplūstam. Un tad es šo arī centīšos realizēt. Ideju vizualizācijās, jaunu pieeju, pavisam noteikti. Ok. Skaidrs, labi, tad mēģināsim to arī šodien realizēt. Un paldies mākslīgajam intelektam par šo te ģenerēto kaķīšu bildi, jo manējos kaķīšus nevarēja ielikt. Bet jā, paldies tātad par šīm te atbildēm. Un tad mēs pāriesim pie šī te ieskata, kā tad tas melp risinājums izskatās no darbinieka perspektīvas. Kā jau arī pirms šīs prezentācijas un demo tika solīts, nebūs nekādu garu pārdošanas runu, nekādu slaidu prezentācijai, tikai ātrs, konstruktīvs ieskats, kā aplikācija izskatās no darbinieka lietotāju puses un kādas iespējas tad jums kā organizācijai ir, lai uzlabotu vai nu iekšējo komunikāciju, sasniegt šos darbiniekus, veicināt iesaisti. Un tā. Mm. Kamēr mēs te pildījām mūsu aptauju, tikai man telefons jau bija aizmidzis un aizmirsis, ka ir jāšēro ekrāns. Nu tā, vajadzētu būt, ka jūs redzat manu ekrānu ideāli. Nu, lūk, Melba aplikācija. Kā tad viņai darbinieks piekļūst? Nu, pirmkārt, ja viņš ir ievadīts sistēmā, vai ja jums ir payroll vai core HR sistēma, ar kuriem ir integrēts Melps, un tiklīdz viņš tiek pieņemts darbā, darbinieks saņem SMS paziņojumu viņam saprotamā valodā, vienalga, vai tā ir latviešu, igauņu, poļu, urugvajiešu, viņi laikam runā spāniski, angļu vai marakāņu valodā. Kopumā platformā ir 21 jau implementēta pilnībā valoda, bet, protams, 48 stundās var realizēt kuru citu no nepieciešamajām. Nu, lūk, un pieslēgšanās šai aplikācijai nodrisinās vai nu single sign-on Microsoft, arī ar Google ir iespējams, bet, tā kā es redzēju, vairāk no jums ir arī mazumtirdzniecības un arī uzņēmumu, kuriem es diemžēl nav uzprasīju par e-pastiem un telefonu numuriem, bet absolūti lielākais, teiksim, šis te pieslēgšanos skaits, it sevišķi ražošanā, retailā un tādos uzņēmumos kā Ignitis un Iki ir ar telefonu numuriem. Nu, lūk, tas, kā jūs šeit redzat, augšējā stūrīte ir Melp, bet šī aplikācija tiek pielāgota jūsu darbinieka brandam. Pieņemsim, Mikī, tur viss ir zili, zaļš. Ignitis viss ir melni, dzeltens. Mums ir arī viens ceļu uzņēmums, kuram viss, kas ir Melp sistēmā, ir saistīts ar ceļiem ne tikai no Lietuvas un Baltijas, bet par visu pasauli. Tā kā tas ir jūsu rīcībā. Ja mēs runājam par labumiem, jā, tad par šo, kā bieži vien labumi darbiniekiem ir izklaidīti dažādās vietās, platformās, telefona sarunā pie HR vai vadītāja. Un arī bieži vien mēs neapzināmies to, ko mums darba devējs dod. Un arī pats darbiniekam, darba devējam liekas, ka nu, tas jau īsti nav labums, bet, ja tā padomā, tas ir. Un līdz ar to jums ir iespējas vienviet uzskaitīt visus labumus, ko es kā darbinieks attiecīgi savā pozīcijā, nostādātajā darba stāžā, savā rezidenta valstī esmu saņēmis no darba devēja puses. Tātad ir finansiālie labumi, apdrošināšana, citi labumi, vispārējā labklājība, veselība un labklājība, mācības, papildu brīvdienas un jebkurš cits labums, ko jūs vēlaties pievienot, pieņemsim. Mums ir arī klienti, kuriem ir tāds labums kā pusdienas ar CEO, bet tās pusdienas ir nepieciešams nopelnīt. Līdz ar to es parādīšu, kā tas ir arī iespējams realizēt. Bet pieņemsim arī tur, kur ir informācija par jebkura labumu, jums ir iespēja pievienot jebkāda veida linkus, failus, PDF dokumentus, prezentācijas, un arī ārējās saites, pieņemsim uz kādu no Core HR risinājumiem. Ja ir labums papildus brīvdiena, tad es to varu pieteikt, un ir uzņēmumi, kuriem tātad šis ir kā šis te pārējais tilts jau no darbinieka telefona kabatā uz šo te Core HR sistēmu. Par arī šiem te labumiem, kur, kā es minēju, tad un arī varbūt daļa no jums ir aptiemojuši šo te opciju kā
flex benefits, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nu, mums gada iepšu labumu grozs, un tad darbiniekam pašam ir tā izvēle, ko ar šo te labumu grozu rīkot. Un mums ir klienti, kuri, pieņemsim, sniedz darbiniekiem gada sākumā 2 nedēļu izvēli. Tātad mums ir 4 apdrošināšanās seguni. Šeit ir redzams tagad šīs te orāžais, tukšais demo vidē veidotais sadaļa. Šeit ir viena, bet te varētu būt 4, vai arī tā ir atsevišķa sadaļa uz šo 4 iespējām. Un tad darbinieks pats var izvēlēties, kuru no labumiem uz atlikušo gadu viņš vēlas izmantot. Vai tā ir apdrošināšana 1, apdrošināšana 2, apdrošināšanas 3, vai arī tas ir budžets, kas ir iespējams iztērēt Melp veikalā. Un par Melp veikalu arī tad ir nākamais stāsts. Par šo te jums, kā par šo naudu, ja darbinieks, pieņemsim, izvēl šo te 4. opciju, kad ir zemākā apdrošināšanas polise plus 50 eiro budžets, darbiniekam ir iespējas to iztērēt savām vajadzībām, un šeit ir atkal 2 iespējas, kā uzņēmumu šo te izmanto. Ja jums ir savs iekšējais korporatīvais merčs, tā teikt, ir, nezinu, termosi, es zinu, ka tagad ļoti daudz atgriežas topā šis brandotais apģērbs un hudija un cita veida iekšējās preces, tad šo naudu ir iespējams iztērēt iekšējā veikalā, tātad paturot šos te apgrozījumus, teiksim tā, in-housā. Un tad tas, ko darbinieks redz, pieņemsim, viņam ir iespējas marketplace'ā. Šī gadījumā mums ir t-shirti, papildus brīvdienas un cita veida labumi, ko mēs varam pievienot šeit savam personālam, lai viņi var iegādāties vai iztērēt šo naudiņu. Un otrs variants ir tas, ka mums ir integrācija Latvijā ar Lieliska dāvana, kas nozīmē to, ka darbiniekam ir 3000 laikam vietas, kurās iztērēt tātad naudiņu. Līdz sameklēsim. Kaut kas man tur pārlecot. Tā, 3064. Un tas pats arī ir, ja jums ir kolēģi kādās citās valstīs, pieņemsim, mūsu klienti ir UK, tad tur ir dažādi citu veida iespējas, kā iztērēt šo naudiņu kaut vai Netflix apvienotos Amazonēs un lokālajos provideros. Šeit man ir labs piemērs no Akropolis, kur es savu naudu, jeb šo dāvanu karti izmantoju pusdienās Gambijā, bet darbiniekam ir iespējas par šo budžetu izvēlēties, cik no kuras šīs te summas, tātad es vēlos attiecīgajā partnerī to izmantot. Ja, un tad tie kopā ir 3000 dažādi piedāvājumi. Ir arī uzņēmumi, kuriem ir ļoti, teiksim tā, iekšēji viena no vērtībām ir rūpes, un tad viņi lielāko daļu arī šo te naudiņu ziedo labdarībām, ko arī ir iespēja. Ko tas dod jums kā darba devējiem? Tā ir automatizācija un šīs te dāvanu karšu, teiksim, nav pašiem jāskrien, jāiegādājās, un ir iespēja darbiniekam iedot šo te izvēles brīvību, kur te viņš šo te naudiņu vēlas iztērēt. Tā, un tas, ko vēl vēlējos uzsvērt un ko jūs redzējāt, ir šis te atlaides, un kāpēc es arī jautāju par šīm te dažādām privilēģijām, ko jūs izmantojat ikdienā, jo lielākā daļa no mums arī jūs kolēģi un darbinieki cenšas ietaupīt. Un viens no tiem Melp pamata moduļiem ir šīs īpašās privilēģijas un atlaides. Mēs zinām, ka ir daudz uzņēmumu, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, kuri cenšas sarunāt, ka, hei, mūsu darbinieki var iet pie tavējiem, tur ir kādu atlaidīt un tad to menedžēt visu manuāli un tad atskaitīties, kur kā. Un šeit mēs piedāvājam jau teju 700 sadarbības partnerus visā Baltijā. Tie ir lielākie pakalpojumu sniedzēji. Latvijā arī daudz dažādas populāras vietas, pieņemsim, tas pats Ezīts Miglā vai Gandrs, un ar katru mēnesi mums šies te atlaižu un privilēģiju skaits pieaug gan Baltijas, gan arī globālā līmenī. Līdz ar to jūs kā darba devējiem, darbiniekiem dodat iespēju iegūt un ietaupīt tādos tēriņos, un šeit man arī ir labs piemērs. Man liekas, jau arī tie, kas ir jau ar mani tikušies un dzirdējuši, man vienkārši ļoti patika tas, kad
220 LV. Tagad jau es to darīšu otru reizi, pasūtīšu mammai kā plīti elektrisko, bet ir 25% atlaide. Un ir viena, protams, maz nianses, ka tam jābūt caur šo lietotni, un tam ir jābūt pirmajam pirkumam. Bet, hei, es to varu uztaisīt ar mammas telefonu profilu, vai caur savu tēva telefonu profilu, vai es nezinu, jebkura cita, un iegūt šo atlaidi. Un, pieņemsim, Vijādā, ko es arī ikdienā izmantoju, tad ikdienas tā atlaidi melp un jūsu darbiniekiem būtu 7 centi, lai arī viņa aplikācijā ir 3, bet, nu, protams, Vijādai šeit atkal ir savas dienas nedēļā, kad viņiem ir 15 centu vai 10 centu, 15 laikam centu akcijas, tāpat kā citiem uzņēmumiem. Turpinot par šiem te labumiem, un ja tiklīdz jūs pievienojat kādu labumu, vai, piemēram, darbinieks ir jau pavadījis 5 gadus uzņēmumā vai mainījis amatu, un viņa labuma pakete tomēr izmainās, tad arī viņam, kā lietotājam, atjaunojās MELP sistēma, kurā viņam šeit arī parādās viņa jaunie labumi, ar kuriem viņš var iepazīties, un tālāk tad arī izlemt, kā tos izmantot, un nē. Šeit ir redzama aptauja, arī MELP nodrošina aptauju moduli, un tā absolūti lielākā daļa no aptaujām, kas tiek izmantota MELP ietvaros, ir vairāk tādas īsās pulsa aptaujas, maksimums līdz 5 jautājumiem, atvērtiem, aizvērtiem, ērti darbiniekiem aizpildāmas, un tiklīdz tās ir aizpildātas, tad arī šie te dati nonāk jūsu rīcībā, arī dzīvajā, tā teikt, un darbiniekiem tiek pasūtītas notifikācijas un arī e-pasts, lai šo te aptauju aizpildītu. Par atzinībām un kultūru un tātad šo te spēļošanās sasaisti, tātad jums ir iespēja definēt atzinības spēli. Mums ir uzņēmumi, kas to izmanto vienkārši, bez nekādiem punktiem. Ir uzņēmumi, kuriem ir vērtības piesaistīts, bet arī nav punkti. Un lielākā daļa uzņēmumu šo izmanto kā arī ar spēļošanās elementu. Kā ietveros jūs definējat spēles noteikumus, vai tas ir ceturksnis, mēnesis, pusgads, gads, kurā darbiniekiem ir tātad iespējas vai mēneša budžets, punkti, tie var būt sirsniņas, ir mums azartspēļu uzņēmums, kuriem ir žetoni, un varbūt jebkas, ko jūs vēlaties, kaut vai bitcoin vai dolāri vai liras, jūs definējat šīs te ziņas. Un šeit man ir iespēja ikdienā nosūtīt paldies kolēģim, izteikt atzinību, vienalga, vai tas ir mans vadītājs, vai tas ir mans kolēģis, vai no citas nodaļas valsts. Mums bija laba sadarbība. Un šeit arī jūs definējat spēles noteikumus, kur un kādus kolēģus es redzu, vai tas ir mans departaments, ja man ir lielāks uzņēmums, vai tā ir tikai, teiksim, ja mums uzņēmums ir visās 3 Baltijas valstīs organizācija, tad varbūt latvieši redz latviešus, vai igauņi igauņus, un lietuvieši lietuvieši, vai arī tieši pretēji, kā to dara lielākā daļa, arī šis pats IKI mūsu klients, tad to redz pilnībā visi darbinieki, kad tiek izteikta šī te atzinība. Nu, un pieņemsim, Jolanta šodien atbilda ļoti labi no viena no mūsu izvirzītajām vērtībām, kas bija līderība, un es gribu pateikties Jolantai, paldies, ka uzņēmies iniciatīvu. Šeit ir jāsaprot, un tas, ka ir jābūt obligāti komentāram, nevar nosūtīt pliku ziņu, tā teikt. Un šeit ir arī mums šis te mākslīgā intelekta modulis, kas monitorē valodu. Tātad valodu un komunikāciju, kādā tiek veikta šī saziņa, ir bijuši, protams, arī gadījumi, jo lielāks uzņēmums, jo vairāk cilvēki, jo kāds asprātīgāks grib kļūt un rupjas lietas saraksta, tad šo mēs nevaram realizēt, ja mēs to esam nostrādījuši mūsu uzņēmumā iekšienē. Un tad mākslīgais intelekts fonā palīdz mums to novērst. Un ir iespēja pievienot gifu, fotoattēlu un iesniegt. Un tiklīdz mēs iesniedzam šo te aptāju, redzējāt, man izmainījās no 0,30 uz 0,40 eiro, līdz ar to es nopelnīju naudiņu par to, ka devu kādam, un ja es saņemtu, tad es arī nopelnītu naudiņu, un tad es šo te naudiņu, vai es jau esmu sakrājis nedēļas ietveros, un es varu nopirkt jau krēklu, un to pasūtu, vai arī tātad varu izvēlēties kādu no dāvanu kartēm automatizētu, kuru tad es saņemu pret šo te naudiņu iemaiņu. Tātad nākamais, par kas bija ļoti svarīgs bija šī jūsu ieskatā, šī sadaļa tā kā ir šī ikdienas iesaistes veicinošais faktors,
Diemžēl arī tam, kuram ir jābūt lielai iniciatīvai, lai šo realizētu, ir tieši tie paši arī vadītāji. Bet, ja vadītājiem, un arī tas mūsu pieredzē ir bijis, ka, ja ir arī dotas pārvaldības tiesības melt vietotnē, tad arī viņiem ir šī iespēja jau ciešāk arī komunicēt ar šiem darbiniekiem un iesaistīties. Tā kā šis ir arī iespēja, kā vadītājiem padarīt dienu interesantāku ikdienu, teiksim. Tad ļoti svarīgi arī tas, kā Melps piedāvā šajā aplikācijā darbiniekiem arī ir trauksmes cēlāja funkcionalitāte, kas nu jau ir mandatorija. Ir iespējas iesniegt to anonīmi, pievienot attēlu tekstu, vai es vēlos to darīt neanonīmi, nosūtīt atsauksmi tātad jums, vai nu tie ir iekšējas komunikācijas cilvēki, vai HR, attiecīgi tas, kurš ir atbildīgs par šīm trauksmes vai atsauksmu apstrādi. Un tas, kas mums ir uz doto brīdi testē, 3 no mūsu klientiem ļoti veiksmīgi to testē, ir AI asistents, kas nozīmē to, ka jums ir iespēja šajā drošajā vidē, jo mūsu klienti ir gan bankas, gan valsts drošības struktūras, svarīgas infrastruktūras uzņēmumi, tad šī ir pilnībā atbilstoša droša vide, un dokumentācijas un darbiniekam ir iespējas ātri jau atbildēt uz jautājumu šeit Melp vidē. Nevis iespējams zvanīt vai rakstīt e-pastu jums, vienalga, vai tas būtu par apdrošināšanas segumu, vai tas būtu par piekļuvu kādam no pabalstiem, vai arī, ja ir integrācijas ar šo CoreHR sistēmu, tad arī tātad iespēja apskatīties vai iegūt informāciju par to, cik ir atvaļinājuma dienas atlikušas, un jebkuru citu informāciju, kuru mēs tad savietojam un dodam un apmācam šajā chatbotā. Par ziņām, ziņu segmentāciju. Bija viens no tiem, kuriem kāds no jums vēlējās uzskatīt, apklausīt, apskatīties, tad jūs definējat, kas un kādas ziņas saņem, vai tā ir grupa entuziastu, kuriem ir suņi. Jūs varat pievienot šos darbiniekus šajā grupā, un ja jums ir doma ieviest vienu no labumiem suņu skolas sponsorship, jūs varat nosūtīt visiem, kuriem ir suņi, bet, protams, tad lielākoties tās ir struktūra vienības, tās ir komandas, tie ir departamenti, reģioni, kur ar vienu ziņas nosūtni, tad informācija nonāk līdz tam cilvēkam, kuram tā ir jāsaņem viņam saprotamā valodā. Paši darbinieki var komentēt, reaģēt uz šīm ziņām, un komentārus atkal monitorē fonā esošais AI, kas neļauj izpausties ne tā, kā mēs vēlētos šajā publiskajā komunikācijā, uzņēmumu ietveros. Jā, tas, ko vēl, jā, es pieminēju, izstāstīju visu, tad jā, šis ir veids, kā ir šie visi moduļi apkopojami vienā risinājumā, Melp vidē. Un lielākoties katrs no uzņēmumiem, kas izmanto Melp savai ikdienas iesaistē, atzinību veicināšanā, privilēģiju piedāvāšanā, un apbalvojumos, tātad, kas ir, var pēc tam arī individuāli pastāstīt un parādīt statistiku, tad tas, kas mūs un Melp arī izceļ varbūt ikdienā šajā visā HR rīku un platformu apjomā, ir šis monthly usage, kas ir tuvu 95%, kas nozīmē to, ka katrs darbinieks vismaz reizi mēnesī ieiet Melp aplikācijā vai apskatīties atsauksmi, nosūtīt, izmantot atlaidi vai izlasīt kādu ziņu. Un arī šis ir tas, ko mēs vienmēr atrunājam sadarbības uzsākumos, nospriežam mērķus, kāds ir mūsu mērķis, ko mēs vēlamies panākt, un arī tos sadarbības ietvaros realizējam. Lūk, tad jā, tas ir īsumā par to, kādus modeļus ir ģenerējuši un izstrādājuši Melp un kādus izmanto uzņēmumi. Un izmantot tos pilnīgi diezko efektīvi, es teiktu. Viens no tādiem patiešām lielākajiem arī ieguvumiem Latvijas kontekstā man ir tas, ka arī
Šo risinājumu melpu, jo to mēs definējam kā labbūtības risinājums, jo tas, no, tas tā kā sevi ietver vairākas labbūtības spirāles, kas ir atzinība, kas ir šī te iekšējā komunikācija, būt novērtētam un sociāli iesaistītam uzņēmumā, tad arī Latvijā ir iespējas izmantot šo te 5% gada bruto, kas ir visiem uzņēmumiem, un arī iegūt un palikt zem tā kā nodokļu atvieglojumiem pašu platformu, jo to pēc būtības jūs nodrošināt visam savam personālam bez, bez tā tad ierobežojumiem, jo katrs vēlas pieteikties ar šo aplikāciju iegūt. Nu, tikai vienīgais varbūt šis te sloks ir, varbūt, ja nav mobilais telefons, bet vai arī tas varbūt nav aktuāli, un šo darbinieku arī iespējams nav arī nekādīgi iespējams citādāk sazināt. Tā kā ar to arī ir jāreikinās organizācijā, ka mēs nevienmēr sasniegsim visus 100%, un vienmēr būs tas procentuālā daļa, kur nevēlas būt dažādu iemeslu dēļ iesaistīti darbā un tā aktivitātēs. Un iespējams, kad arī jau tas ir pamats tam, kad mēs redzam uz, teiksim, šo te šķiršanās ceļa pusi. Nu, lūk, jā, tas ir tas, ko es šodien vēlējos jums padalīties. Diemžēl es nedzirdu jūsu atsauksmes jautājumus, bet es būšu ļoti atvērts satikties individuāli, izrunāties ar jums. Es zinu, ka ar dažiem jau esošajiem es tuvākajā laikā arī tiekos, lai izprastu šos te izaicinājumus, kas ir uz doto brīdi jūsu organizācijā, jūsu nākotnes vīziju, skatījumu. Jā, un teikšu godīgi, esam ļoti atvērti un elastīgi, lai kopā augtu, eksperimentētu, ceļš Baltijas reģionā. Un tā es atvainojos. Un Un kopā augt un tad skatīties, kā mēs varam palīdzēt jums, vai nu atrisināt šīs te iekšējās komunikācijas izaicinājumus, jau nodrošinot modernu, viedu piekļuvi jebkuram darbiniekam. Tas, kas vienīgais ir atlicis, viņam tas ir mobilais telefons, bet viedtelefons, bet ar to mūsdienās patiešām nav liela izaicinājuma. Varbūt vienā no 10-15 uzņēmumiem, kur ievērojams procents ir bez viedtelefoniem. Jā, es domāju, no manas puses tas ir un laikam arī viss. Paldies atkārtoti, ja jūs šodien pieslēdzāties. Mans mērķis ir jums parādīt, kā tas var izskatīties no darbinieku puses. Atkārtot uzsveru uz to, ka šie te moduļi var būt daudz dažādāki, citādāk piemēroti, pieņemsim tieši jūsu uzņēmumam un tam mērķiem, kurus jūs vēlaties sasniegt. Un arī tas, ka šo te administratīvo daļu, lai arī tā ir samērā veidota elementāra, tomēr ir nepieciešams arī padziļinātāk parādīt, kā tad šī te izskatās no tā saucamā backenda, un ja ir arī jautājumi par kādiem integrācijām jau ar esošiem HR risinājumiem un cik grūti, sarežģīti vai viegli tur ir iespējams realizēt. Jā, un ja ir vēl kādi citi jautājumi, esmu atvērts diskusijām. Satikties, ieteicams klātienē, padzert kafiju un padiskutēt un skatīties, kā rast kopsaucēju tālākajam 2026. gadam un beyond. Tā kā paldies jums, lai jums ir lieliska diena. Jā, paldies, Linda. Un tiekamies jau ar jums dažiem pavisam drīz jau, bet jā, aicināšu tiem, kas bija šodien vēlas uzzināt vairāk un pārunāt potenciāli sinerģiju, droši sazinieties ar mani. Lai jums izcila un fantastiska diena. Ar tā!